Esiet sveicināti mūsu pasaku skoliņā, un šodien es jūs vēlos informēt par jaunu pasaku terapijas kursu, kas startēs jau janvārī. Šis kurs paredzēts speciālistiem, tie, kas vēlās apgūt pasaku terapiju un strādāt ar bērniem un pusauģiem, un arī ar pieaugušiem cilvēkiem. Pat cik ir daudz gribētāju, man nāk visu laiku vēstulītes, tad es nolēmu programmu atjaunot. Un ziniet, kā ir mūsdienās, viss notiek diezgan strauji, viss notiek ātri, dzīve mainās, cik ir tādu cilvēku, kas neiztur šo te garo mācīšanās procesu un aiziet no pēdējā kursa, jo aptrūkst resursu, enerģijas, naudas, veselības, vēl kaut kas, jo apkārt ir tik daudz piedāvājumu, gribas izmēģināt to un to un to. Kursi, semināri, retrīti, un tad vēl klavierspēles jāizmēģina, vēl uz tautu dejām jāaiziet. Un tas ir tik interesanti, ka tagad mēs varam apgūt jaunu profesiju, jaunu specialitāti nevis 4 gadu laikā, bet 2 gadu laikā, 1 gada laikā. Un tad tu sēdi un sāc domāt, kāpēc vispār man to jurisprudenci vajadzēja? Man taču piesaista vispār kosmos. Ja, un līdz ar to es nolēmu arī savu pasaku terapijas programmu saīsināt, ka tagad būs jāmācās nevis 18 mēnešus, bet 12, tieši gadu. Un ja mēs startēsim janvārī, tad decembrī jūs jau būsiet pilnvērtīgi pasaku terapijas speciālisti. Ja? Šī grupa atšķirsies, mēs strādāsim klātienē. Šīs būs tikšanās šeit mūsu telpās. Dažādi pavērsieni mūsu dzīvē, dažādi notikumi, viņi liek mums mainīt šo te ceļu. Liek paskatīties uz dzīvi savādāk. Liek aiziet no darba, liek aiziet no attiecībām, liek mainīt profesiju vai mainīt pat valsti, dzīvesvietu. Jo viss iepriekšējais vairs nav interesants, vairs nav aktuāls, vairs nav vajadzīgs, vairs nav tik saistoši. Un kāpēc man būtu jādara tas, kas man nepatīk? Mēs augam garīgi. Ja? Tas nav nekas slikts, tas viss ir labi, tas viss ir vajadzīgs. Jo mūsu dvēsele šai dzīvē attīstās, aug. Mēs izmēģinam vienu, tad otru, tad trešu. Mēs tā kā taustamies, kamēr atrodam, jā, šī niša ir mana, man tur patīk. Es tur jūtos brīnišķīgi. Mani tas iedvesmo, man parādās jaunas idejas, ja? Un tad tu saproti, ka jā, man jāiet tur, man jāstrādā ar to. Tāpēc ir absolūti normāli, kad mēs mainam profesijas, mēs mainam virzienus, hobijus, cilvēkus, kolēģus, jo tādā veidā mēs augam, mēs attīstāmies, mēs meklējam to vietu, to sfēru, to jomu, kura mūs piepildīs. Kura dos mums resursu, kura dos mums arī peļņu. Jo lielu naudu mēs varam pelnīt tikai tur, kur mums ir interesanti. Un ja jums patīk radošas lietas, ja jums patīk radošās aktivitātes, viss, kas ir saistīts ar simboliem, ar pasakām, ar spēlēm, ar mākslu, es jūs aicinu pasakainajā ceļojumā, kas saucās 12 mēneši. Un šajā ceļojumā jūs piedzīvosiet atjaunotu pasaku terapijas programmu, kurā mēs sanāksim mūsu skaistajās telpās, kur mēs satiksimies, darbosimies radoši, pasakaini. Un šī programma būs papildināta ar jaunām tehnikām, ar jaunām spēlēm, rotaļām, kuras mēs varēsim beidzot praktiski izmēģināt. 18 mēnešu vietā mēs strādāsim tikai 12 mēnešus. Īsāku programmu es nekādīgi nevarēju izveidot, jo pasaku terapija nav tikai saistīta ar pasakām. Tur vēl ir gan mīti, gan leģendas, gan stāsti, gan piedzīvojumi, gan rotaļas, gan lelles, gan māksla, gan filmas, gan multfilmas, gan metaforiskās kārtis. Viss tas radošais, ko mēs varam ielikt, kur pamatā ir stāsts un kur pamatā ir metafora, mēs to izmantojam pasaku terapijā. Jūs dabūsiet tādu darba mapi beigās pēc šī lielā kursa.
Un kāpēc nevarēju saīsināt? Jo te ir ļoti daudz tehniku, papildus metodiku, ko mēs varam iesaistīt pasakoterapijā. Un es to visu vēlos jums nodot pilnā arsenālā, kas man ir. Ja? Un līdz ar to saīsināt to nekādīgi nevarēja. Ja? Tāpēc gads. No janvāra mēs startējam, un decembrī jūs jau būsiet pasakoterapijas speciālists. Pilnvērtīgs ar certifikātu, ar apliecinājumu, kurā būs norādītas akadēmiskās stundas nevis 144, bet jau 240 stundas, jo 3 gadu laikā es sapratu, ka mēs patiesībā strādājam ļoti jaudīgi, gan praktiski, gan teorētiski. Tātad reizi mēnesī mēs sanāksim šeit mūsu telpās un strādāsim. Jums būs pieejama darba burtnīca, gan izdales materiāli, ja, online formātā es visu PDF failā sūtīju, meitenes pašas printēja. Šeit jums viss būs pieejams, nekas nebūs jāprintē pašām. Tā kā tiem, kam interesanti, reģistrējieties, atstāšu linku uz reģistrāciju, piesakieties jau šodien, jo vietu skaits ir ļoti ierobežots, pat cik tā būs tāda eksperimentālā izmēģinājuma grupa. Telpas arī nav lielas, ja, tāpēc es paņemšu grupā kādas 10, ja būs daudz gribētāji, tad 15 cilvēkus, vairāk gan ne. Tas arī tāpēc, lai es maksimāli jaudīgi varētu strādāt ar katru no jums, jo šai laikā patiesībā notiek liela transformācija, liels, ļoti dziļš darbs ar savu iekšējo psihi, savu personību, ar savu dzīvi, un patiesībā ne visi to iztur. Un tāpēc daži cilvēki jau pēc 2-3 mēnešiem, citi kaut kur pusceļā izstājas no kursa ar vārdiem citreiz. Un iemesli ir dažādi, naudas nav, darba nav, veselības nav, vai arī darba jomu cilvēks ir mainījis, ka tagad viņš nestrādā ar bērniem, bet strādā ar pieaugušiem, un līdz ar to tas vairs nav aktuāli, nav vairs vajadzīgs. Bet cilvēki neapzinās to, ka patiesībā dzīve uzliek mums pārbaudījumus. Tā ir pārbaude, vai tu spēsi izturēt šo eksāmenu. Ja tu to spēsi, tad būs tev karaļvalsts, būs tev daļā princese vai daļais princis. Būs tev zelta putns, zelta ābols, visi tie labumi, ko iegūst galvenais varonis, veicot garo, smago ceļu. Bet, ja cilvēks neiztur, tad nekā. Šeit ir jāatcerās viens. Kad iestājas kaut kāda krīze, tad šim momentam ir jāpievērš lielāka uzmanība. Ņemt talkā pasaku, mūsu senču gudrības un iet uz uzvaru. Meklēt risinājumus. Jebkura krīze ved uz attīstību. Un ja cilvēks atkāpjas, ja cilvēks pasaka citreiz, tad, protams, ir skaidrs, ka cilvēks nav gatavs šīm pārmaiņām. Cilvēku apmierina tas, kas viņam ir šobrīd, vai arī neapmierina, bet viņš neko nespēja darīt, viņš netiek galā ar sevi. Tas ir laika jautājums, kad vecais vairs nekalpos jums, kad jums būs par šauru, kad jums būs pa grūtu elpot, jums gribēsies kaut ko plašāku, kaut ko vairāku, vecais pajuks, vecas sistēmas sabruks, un tad jūs būsiet spiesti kaut ko mainīt savā dzīvē, pat pret savu gribu. Un šis notiek patiesībā ar daudziem cilvēkiem, kad ir bail aiziet no nemīlamā darba, bail aiziet no toksiskām attiecībām, bail uzsākt jaunu biznesu, bail pateikt vārdu nē. Izejiet no tiem saviem rāmjiem, izejiet no tā būrīša. Esiet drosmīgi, jo tikai no jums ir atkarīga jūsu dzīve. Neviens cits neko nevar lemt. Tā ir tikai jūsu atbildība. Tikai jūs varat kaut ko mainīt. Tikai jūs varat noteikt savas spēles noteikumus. Un pasaka māca, ka viss ir iespējams, ja tu klausi savu sirdi. Ja jūs esat gatavi jaunam ceļojumam, jaunai transformācijai, jauniem piedzīvojumiem, jaunai speciālitātei, tad es jūs gaidu 27. janvārī Pasaku skolas telpās.